ja ceļot prieks ir dzīvs. Čapgraba ir sens, piemirsts latviešu apvidvārds, kurš nereti tiek ierindots arī latviešu lamu vārdu sarakstā. To varētu arī skaidrot kā pļāpa, gvelža vai larkšķis. Bet tieši nelielajās ikdienas sarunās, ko dažreiz angliski mēs dēvēt par small talk, mēs smeļamies iedvesmu, idejas. Mēs vienkārši esam kopā, tieši un nepastarpināti. Impro klausītavā Čapgraba ieklausīsimies, sadzirdēsim un iedvesmosim. Kā līdzi dosies ceļā man. Sveiciens visiem piekdienām! Atkal man tas prāts vedas un nesas uz čapgrabēšanu, uz čaboņu, graboņu un tā tālāk, klačošanos. Un kā ierasts, esam šeit, mūsu klubiņā. Un kā ierasts, neesmu viena, sveika Inese. Gamarģoba. Uzvaru. Tā sveicinās gruzīņi. Nu labi, tagad tu viss kārts atklāji uzreiz, ja? Jā, nu tad jau ir skaidrs, mēs šodien runāsim par konkrētu valsti, galamērķi. Pēc sasveicināšanās sapratā tā ir Gruzija. Nu, es nezinu, vai mēs pagūsim vienā reizē to izrunāt, bet mēģināsim. Visu, ko šī valsts spēj sniegt stundas laikā, es domāju, nav iespējams izstāstīt, bet varbūt atķeksēs. Mēģināsim visādā ziņā. Atķeksēsim Jā, to un tāpēc jau pašā sākumā tie, kas mūs klausās, viņiem ir skaidrs, ka ir jādodas uz Gruziju, jābauda šīs zemes ļaužu viesmīlība, dabas skaistums, gan kulinārais mantojums, vīns un garšīgi ēdieni, bet to mēs atstāsim uz sarunas otru pusi. Jo, ja mēs sāksim runāt par vīnu, hinkaļiem un hačapūrī, tad mums vispār līdz citām tēmām ne. Jā, mums vēl teikt kārumu priekšā nolikt, bet sākam pa pareizo, tā kā vajag. Ja? Sāku ar to Inese. Jā. Lai būtu skaidrs, es domāju, kā pieklājīgi pajautāt, bet jautāšu, kā ir. Kas tu esi tāda ceļotāju? Es esmu turismu kompānijas Impro ceļojumi turismu grupu vadītāja gide Inese Vēlme un Impro ceļojumos strādāju jau 18 gadus, pilngadīga un atkal ballīte. Jā, labi. Un Gruzija, tā ir tāda vienmēr bijusi tava sapņu zeme, jeb tu tur nonāci nejauši, jauši? Ļoti interesants ir stāsts. Mans ceļš Impro ceļojumos aizveda vispirms uz Sanktpēterburgu, pēc tam uz Ungāriju, tad vairākus gadus es vadīju skaisto Horvātiju, un vienā no braucieniem bija 2 jaunekļi, un viņām bija krustiņš kaklā, ar Gruzijas krustiņš. Un tas jauneklis man tik interesanti stāstīja par to Gruziju, protams, bija dzirdēts, bet tāds bija tādas emocijas. Un viņa stāsts arī bija, ka kāds vecs gruzīņu kungs bija nometies viņiem ceļos un teica: paldies, latvieši, Latvija, ka jūs vienmēr esat bijuši politiskās dažādās situācijās kopā ar mums. Un saprot, tas tā pieķērās. Un kaut kā nāca līdz, un liktenīgi man arī Impro šie te kuratori ir uzticējuši šo skaisto zemi vadīt, un ko es daru ar lielu prieku. Un arī jaunajā sezonā man jau būs vairāk ceļojumi, kad es ar Impro ceļotājiem došos uz šo te dabas daudzveidības skaistumu. Tīri ģeogrāfiski, Gruzija. Karte mums ir. Tātad starp Austrumu Eiropu un Āziju. Kaimiņi šeit, ziemeļos, tā ir lielā Krievija, bet pati daba jau lielā Kaukās kalnu krēda ir veidojusi robežu ar Krieviju. Dienvidos Turcija, Armēnija, vairāk uz austrumiem Azerbaidžāna, un rietumdaļā tie jau ir Melnās jūras ūdeņi un subtropiskais klimats. Zini, kas man ienāca prātā, tad, kad tu rādi to karti, ka gruzīni sevi es nezinu, vai tā ir, gruzīni sevi uzskata vai nu par
pēdējiem eiropiešiem vai pa pirmiem aziātiem? Nu, katram ir tas savs uzskats, jā, bet tas, ka viņi vienmēr jums teiks, ka mēs esam vispiesmīlīgākie, mums ir vislabākais, visgaršīgākais vīns un patiesi viņi jau vīndari ar senām tradīcijām līdz tai tēmai mēs vēl tiksim. Jā, cerams, vēl tiksim. Jā, bet par viesmīlību, jā, tā nav pārspīlēta, tā kā saka, ka viesmīlība tas jau... Tāpēc ir jābrauc, lai saprastu, jā. Viņi gan tevi uzrunās vienmēr uz tu, jau visas robežas tā kā nojaucot pašā sākumā, un cilvēku uz ielām nāks klāt, runāsies, vienmēr būs gatavi palīdzēt. Un ir jātiekas, un tie ir tādi interesantākie mirkļi, kad tu satiecies ar šiem te vietējiem ļaudīm un sarunas. Vai šī viesmīlība nerobežojas ar nelielu uzbāzību, vai nav pa grūtu? 8 dienās nav par grūtu, bet varbūt, ja būtu jādzīvo ilgāk, varbūt arī kādam būtu par grūtu. Un katrs cilvēks, mēs esam savādi. Es, piemēram, esmu tāda atvērta, un man patīk komunikācija un sarunas un tādas enerģiskas diskusijas. Tas, kas ir noslēgtāks, viņam varbūt arī liksies tā enerģija, ka varbūt ir pārāk. Zini, kā ir, man ir nereti liekas, kad, tu ārkārtīgi daudz teici aicināts, nāc ciemos, nāc iepazīt. Kā lai atsaka? Lai neapvainotos, jo viņi, man liekas, ļoti ņem pie sirds. Tā ir, jā, jo gruzīnu tāds ticējums un uzskats ir, ka viesis ir Dieva sūtīts. Un laiks, ko tu pavadi pie viesību galda kopā ar viesi, ar ciemiņu, ar draugu, tas tev pagarina dzīvi. Un mēs braucam pagarināt dzīvi uz Gruziju. Protams, jā, kāpēc nē. Labi, tad mēģinam pieturēties pie mūsu jau iepriekš varbūt norunātā plāniņa, kā mēs sapratām, kur mēs ģeogrāfiski atrodamies. Un parasti tad mēs lidojam uz galvaspilsētu. Tā ir? Pēdējā laikā mēs lidojam cauri Stambuls lidostai, un tad mēs meklējam, kur ir uzraksts Tiflis. Jā, tas ir 19. gadsimta Tbilisī senais nosaukums līdz 20. gadsimta sākumam. Vēsturi jāmācās. Tie, kas nezina, kas ir Tiflis, viņš meklē Tbilisī un nemaz nevar atrast. Pagaid, bet vai arī nebija valsts nosaukums savādāks? Sakartvelo, un tagad Gruzīni arī atgriežas jau pie sava vēsturiskā nosaukuma, kurš ir veidojies 5. gadsimtā. Sakartvelo, Kartveli, Gruzīni, un kartlī, tā ir gruzīnu valoda. Īpaša valoda, nevienā valodu grupā neietilpstoša, ar 33 alfabēta burtiem, ar pavisai saudabīgu rakstību. Un, protams, ka viņi godā savu valodu, rakstību, un arī Batumī ir speciāls tāds šīs te alfabēta tornis sauktais. Ja? Gruzīnu alfabēts ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma. Es parasti saprotu, ka šobrīd ir 2 valodas apritē, jeb nē. Vienkārši mēs... Gruzīnu valoda, jā. Mēs vietu vārdus... Bet, piemēram, Megrelīs šajā te etnogrāfiskajā novadā, jā, tur ir Megrelī valoda. Gruzīni nesaprot, ja 2 megreļi runā. Vēl interesantāk ir ar svaniem, kur svanu valoda ir bez rakstības, un arī paši gruzīni nesaprot, ko svani savā starpā runā. Bet šo etnogrāfisko novadu ļaudis pārvalda gruzīnu valodu un sarunājas arī gruzīnu valodā, bet savstarpēji viņi vēl izmanto šo valodu. Saziņai. Labi, tad ir nākamais jautājums iedzīvotāji, tautības, tagad tu sāk runāt par valodām, tad tur diezgan daudz, tu nevar teikt Gruziju. 3.700.000 iedzīvotāji, bet īpatnība ir tā, ka Tbilisī dzīvo apmēram 1 miljons, pēc statistikas 300.000, bet mūsu sadarbības partneri vietējie gidi saka, ka tur jau ir pāri 1.500.000, tātad miljonu pilsēta liela. Lielākā daļa ļaužu dzīvo Tbilisī, tā aug un attīstās, un Izsenis jau viņa ir bijusi multikulturāla valsts.
Te ir dzīvojuši gan gruzīni, gan azerbaidžāņi, armēņi, ebreju kopiena bija kādreiz ļoti liela. Par to liecina šo te konfesiju baznīcas, dievnami, sinagoga Tbilisī. Un šie te tautību ļaudis jau izsenis ir cēluši gan pilsētas, gan attīstījuši zemi, un to turpina arī darīt. Savā starpā, kā viņi iekšienē sadzīvo? Man liekas, ka mīlestībā, atvērtībā, priekos un arī problēmas, protams, bet to taču gruzīni zinās, sarunās ar vīna glāzi. Jā, labi sarunāts. Jā. Tad tu tādu nedaudz ieskicēji Tbilisī, tādu galvaspilsētu, multikulturāli ar it kā ar oficiālo un neoficiālo iedzīvotāju skaitu. Ja. Parasti ir tā. Tu arī minēji gadsimtu, ja jau tik sena vēsture ir gan šai valstī, gan arī galvaspilsētā, vai ir tā, ka, ja tev būtu jāraksturo Tbilisī, tad būtu tāda vecpilsēta, Protams. Un tad ir modernie kvartāli, kur dzīvo atsevišķu tautību pārstāvi. Nu, ja mums būtu, teiksim, cilvēkam, kas nav nekad bijis Tbilisī, jānoraksturo šī pilsēta, kā tu to darītu? Nu, es teiktu, ka vēl joprojām viņi ir multikulturāli, un tad, kad dodamies mēs arī pilsētas iepazīšanas ekskursijā, tad arī gidi mums akcentē uzmanību. Šis ir ārmēņu izsenis jau apdzīvotā pilsētas teritorija. Šī ir ārmēņu teritorija ar ārmēņu baznīcu. Tur lūk ir ebreji, viņu sinagoga. Un šie te kvartāli varbūt tagad arī netik izteikti, ka tur tikai azerbaidžāņi vai ārmēņi, bet šis te apzīmējums vēl arī pastāv. Bet dodoties pastaigā pa Tbilisī, noteikti ir jāieiet iekšpagalmos, jo tur jau parādās tā koka arhitektūra ar koka balkoniem, kur kokgriezē ir vispār tik meistarīgi bijuši, ka var teikt, ka tiešām tās ir tādas koka mežģīnes. Un tur ir tā īstā pilsētas dzīve. Tur kaķi, suņi pagalmā skrien, bērni ļaustās, kāds futbols spēlē, kādam tur karājas veļas šņoris. Viņi ir skaļi? Viņi ir skaļi, temperamentīgi. Un vēl tā balkona īpatība ir tāda, ka dažkārt kādai mājai ir kārt visu sienu. Liels garš balkons, vispār bez sadalītām balkona daļām. Un tad, ja kādā ģimenē ir svētki, tad katrs nes galdu, liek kopā un atkal turpinās slimības. Bet vēl, ja mēs iepazīstam Tbilisī, tur ir sena leģenda. 5. gadsimts. Valdnieks Vahtangs I Gorgassalī ir nolēmis doties medībās ar savu piekūnu un medīs fazānus. Medības ir veiksmīgas, bet kas tev deva šim te piekūnam izslīdas fazāns no nagiem un ir iekritis karstā avotā. Vahtangs Gorgassalī to ierauga, saprot, ka šie ir sērūdeņraža avoti, vai viņš toreiz saprat, vai nezinu, bet saprot, ka tur ir avoti. Un tāpēc arī no tās reizes tiek skaidrots šis te arī Tbilisī nosaukums. Tbilī nozīmē silts, siltie, karstie avoti. Un tad jau mums ir jārunā par Tbilisī pirtīm. Tbilisī būtībā ir uz karstiem avotiem. Jā, uz karstiem avotiem. No kalniem nāk šie te mineralizētie ūdeņi, kurus arī izmanto balneoloģijā. Bet, tur ir Tbilisī šīs te akmens pirtis. Mēs ejot pa pilsētu, ja mēs esam kādā pakalnā, tad mēs skatāmies, tur kaut kāda tvaika strūkliņa pelēka, tāds apaļš kupolveida akmens jumts. Tās ir slavenās Tbilisī pirtis. Tās, kuras šobrīd Tbilisī ir, tās ir celtas 17. 18. gadsimtā. Tur ir turki, tur ir persieši, tur ir vietējie amatnieki, tirgotāji ir devuši naudu, lai tās tiktu celtas. Un vēl ir interesanta pirts, kuru uzceļ 19. gadsimtā. Tā ir tā sauktā zilā pirts, kur arī ir viena no Tbilisī simboliem. Bieži viņa ir prospektos. Un kāpēc zilā? Tāpēc, ka ārējā fasāde ēkas ir veidota no zilām flīzēm, no gaišām, no tumšām, tāda austrumu motīvi. Un mēs arī improceļotāji, arī tie, kur vēlas, mēs dodamies uz šīm te pirtīm. Nomazgāties. Tā jau nav tikai mazgāšanās, un arī visos gadsimtos, kamēr ir izmantot šīs pirtis, tās jau nebija tikai, lai tu miesu tīri turētu.
Tur gan nebaudīja vīnu, tur pie tejas glāzes, pārunāja dzīvi, slēdza darījumus. No pirtīm, ja mēs paskatīsimies uz augšu, Narikālī cietoksnis ar senu vēsturi, vienmēr viņš ir sargājis Tbilisī pilsētu, bet 18. gadsimta pirmajā pusē ir liela zemestrīce, daļu noposta. Tagad notiek šobrīd lieli restaurācijas darbi, bet viņš ir arī tāds kā Tbilisī simbols, jo, ja Tbilisī nākas baudīt vakara stundās, kad iededzas latērnas gaismas, Narikālī cietoksnis pilnīgi kā tāda zeltīta banta ir tā kalna galā. Un turpat netālu stāv māte Gruzija. Kreisajā rokā viņai ir pijāla ar vīnu, kā viesmīlības simbols, tās par vīna dzimteni, un labajā rokā sobens. Tas nozīmē, ka Gruzija vienmēr ir sargāta un arī tiks sargāta. Un, ja mēs esam arī dodamies pie mātes Grūzijas, priecājamies par šo vareno skulptūru, un tad jau mēs redzam, tur lejā ir brīvības laukums, un pašā brīvības laukumā uz tādas lielas kolonnas Svētais Georgijs, pilnīgi zeltīts, viss tā skulptūra ir apzeltīta, un Svētais Georgijs ar šķēpu nodur puķis, labā uzvar pār ļauno, un Svētais Georgijs ir Gruzijas svētais aizbildnis. Un šī te darba autors ir slavenais grūzīnu šis te mākslinieks Zurabs Cereteli, pasaules slavens mākslinieks, un tā ir viņa dāvana pilsētai. Bet mēs vēl dodamies arī iepazīt Zuraba Cereteli monumentālo darbu Gruzijas kronikas. Arī vienā no Tbilisī kalniem ir ārkārtīgi monumentāla šī te kompozīcija, un Zurabam Cereteli vispār ir raksturīgi milzu lieli šie darbi, un tur ir stāsts uz tādiem cilģiņiem gan par Gruzijas valdniekiem, piemēram, caru Dāvidu, celtnieku, ko dēvē, caru Tamāru. Jā, Grūzīni nesaka cariene, jo viņa bija tik veiksmīga valdniece, ka to laiku mēdz dēvēt par Grūzijas zelta laikmetu. Tur ir arī svētā Nino, kura atnes Grūzijai kristīgo ticību. Viņa dodas no Kapadokijas, kas ir tagadējā Turcijas teritorija, pāri Grūzijas zemēm un sludina kristīgo ticību. Viņi ir ticīgi vēl joprojām? Ļoti daudz senie dievnami baznīcas. Un Tbilisī, viens no tagad mūsdienu Tbilisī simboliem, ir augstā kalna galā uzceltā Svētās Trīsvienības baznīca saukta Sameba. Un tas ir lielākais pareizticīgo dievnams visā Kaukāzā. Milzu liela celtne. Un to ir cēluši ļaudis par saviem ziedojumiem, un arī Gruzijas miljardieris Ivanušvili ir liels ieguldījums arī tur šīs te baznīcas attīstībā. Var teikt, ka skaitās, ka viņi ir pabeigta celtniecība, bet iekšējie darbi, fresku, iekšējā tā sienu glezniecība notiek. Un šīs te ikonas gan senās, gan mūsdienu tādas bagātas. Kā ir ar dabas resursiem, viņi šobrīd ir? Jā, un arī investē dažādas mangāna iegūs vietas, rūdas, akmeņogles, smags darbs kalnieši strādā, un ir šie derīgie izrakteņi, bet lielākā, kā teikt, ienākuma var teikt no pārtikas ražošanas, tā ir vīna ražošana. Vīnu eksportē vairāk nekā uz 60 pasaules valstīm, tas ir ļoti kvalitatīvs. Tad arī augļu pārstrāde un turisms ir diezgan ienesīgs, jo pagājušajā gadā Grūziju ir apmeklējuši 7 miljoni turistu. Divreiz vairāk nekā iepriekš. Jā, un es to tādu pajautāšu. Vakar Eiropa šobrīd grib tikt vaļā no turistiem, kuri pārpludina. Kā ir ar Gruziju? Tieši tas stāsts, ka grūzīna dzīve pagarinās, pavadot laiku kopā ar viesi, tāpēc viņi laipni mūs gaida Grūzijā, brauksim. Grūzīni visas sarežģītās situācijas māk atrisināt, un dažkārt liksies, ka viņi strīdās, jo viņi runā skaļi, žestikulē, viss liks, viņi kaut ko strīdās. Nē, viņi vienkārši diskutē. Jā, tā arī patiesībā arī bija man tāds sajūta, ka beidz taču strīdēties, es taču tepat esmu, ja izrādās, ka ne, viņi jau nemaz nestrīdās, viņi tikai
sarunājas, jā. Tbilisī skaidrs, bet ja mēs dodamies ārpus tā, kas būtu mums vēl tāds, lai nepalikt tā, ka mēs diez vai arī pagūsim visu izrunāt detaļās, bet tas ir tāds viens galvaspilsētas rajons. Jā, bet mēs tātad dodamies no Tbilisī projām. Jā, vajadzētu. Ja? Mēs braucam uz Kazbegi kalnu. Kalniem, jā, labi. Kazbegi jau ir Gruzijas tāds dabas brīnums un lepnums, ja? Viņi dēvē gruzīnu valodā, tas tulkojumā būtu ledus cepure, ledus smaile. Un šis te ceļš no Tbilisī līdz Kazbegi mūs ved pa seno Gruzijas kara ceļu. Tas ir būvēts 19. gadsimtā kā militāras nozīmes. Šis ceļš apmēram 208 km garš, mūsdienās ļoti nozīmīga maģistrāle, jo tā ir tranzīta maģistrāle, jā, no Tbilisī līdz Vladikaukāzam, un tad arī braucot mēs varam redzēt šīs te lielās autopārvadātāju mašīnas ar dažādu zemju numuriem. Man ir nākamais jautājums. Gruzija un ceļi nostāsti ir tādi, ka ko tur kā džigti brauc? Cenšās viņi, jā, ir tādi, bet, piemēram, tad, kad mēs dodamies Batumī virzienā, tur jau ir automaģistrāle. Jā, bet es par braukšanas stilu vairāk. Tas ir gruzīnu stils, jā, temperamentīgs, ātrs ar Viņi lamājās pie stūras. šoferīts arī citreiz, jā, ritīgs kaut ko tur gruzīniski, jā, un tad tu jūti, kad kāds ir nepareizu manevru veids, un viņam tomēr arī tā, ka nervs ir uzrušināts. Viņi runājās pie stūras. Viņš ar sevi. Nu, visi tādi nav, bet man patīk tie, kuri tās emocijas arī netur un ritīgi tā. Un tie, kas tuvāk sēž, tad arī mums ir interesanti, jā? Jā. Emocionāli. Ir tā visādi, ja? Un, piemēram, arī gruzīnu gidi mūs brīdina pilsētā, lielpilsētā, kur ir gāja arī pārēja, šī te zebra saucamā, ja? Viņš saka, esiet mierīgi, uztveriet to, ka tā gruzīnim ir vienkārši izlējusies netīšām baltā krāsa. Ļoti pārliecināties, vai jūs redz, vai viņš bremzēs, ja? Nu, viņi vēl mācās, ļoti daudz mācās, bet Tbilisī ir ļoti daudz šie luksaforu, kur tiek ievērot un droša šī te satiksme. Mēs varbūt nedaudz arī tā temperamentīgi sakāpinājām, bet mums ir arī ļoti meistarīgi šie te šoferīši, kur mūs arī vizina pa šiem Gruzijas serpentīniem. Jā, braucot uz Kazbegi, mums nākas arī braukt pa lielu serpentīnu. Un tad arī mēs redzam, kā tā daba mainās. Ja tuvāk Tbilisī tie kalni ir apauguši ar krūmiem, kokiem, zaļi, tālāk jau, kur ir augstāk, jau paliek kailāki. Vasarā kā zaļu samtu atklāti, rudenī jau ir kā ar brūnu samtu, ja? Un arī kā ļaudis dzīvo, kādi ciemati. Un šī te brauciena laikā līdz Kazbegi mēs arī braucam cauri slavenam Gruzijas kalnu kurortam, kurā šobrīd atpūšas impro slepotāji. Tas ir Gudaūrī kurorts. Jā. Bakurjānī vēl ir, un arī tad, kad vasarās ir dažādi pārgājienu maršruti, kuri šogad ir mums ļoti daudz iekļauti arī tādiem aktīviem ceļotājiem, lai var doties kalnu takās, gar straujajām upēm, un arī tad bieži vien izvēlas dzīvot šajās kalnu kurorta viesnīcās, var teikt, modernas, mūsdienīgas. Tiešām, apkārtni viņi neiespringst, ja? Viņiem tur mētāsies paletes, vēl viņi tā visu ir uzbūvējuši perfekti, bet apkārtne ne. Un mana vecākā meita, kad ar draugiem bija kompānija uz Gudaūrī slēpot, atbrauc, viss tik priecīgi, viss tur tik tīrs, tik balts. Viņi jau neredz, ka tur apakšā ir vēl tādi nenovākti būgruši, bet tie ir dienvidi. Bet kurorti un Gruzija nav tikai saistīti ar kalniem un slēpošanu. Tad taču ir Melnā jūra. Jā. Tur taču arī ir kurorti. Tur ir, un mēs arī mūsu braucienās esam ne visos, bet tie, kuri grib baudīt šo subtropu klimatu, tad arī dodamies uz Batumī. Suhumī, Batumī, es redzu jau. Nu, Suhumī vairs nav Gruzijas teritorija, kaut oficiāli viņa ir, bet tā ir tāda Krievijas kontrolēta Gruzijas teritorija, un arī Dienvidosetija ir Krievijas kontrolēta teritorija, bet Batumī,
Viņu mēdz dēvēt mūsdienās par mūsdienu Dubaju. Un patiesi tie nami ir mūsdienīgi stikloti, augsti hoteļi, moteļi, visas šīs te augstceltnes un arī tā Melnās jūras piekraste, gājēju promenāde, palmas. Tur ir bambusu audze, jā, un vakarā arī izgaismots un tāda dzīvība. Bet, kā jau visur Gruzijā, tā ir arī kontrastu pilsēta, liela kurortu pilsēta. Ne tikai Batumi, bet arī Kobuleti, tur ir kurorts, te gar Melno jūru, Japoti ir osta, bet, ja pa tiem kontrastiem runājam, arī paejot projām no tās jūras skaistās, pompozās promenādes, kur ir vakaros muzikālās strūklakas izgaismotas ar uguņiem, un tur visas reklāmas zili, zaļi, sarkanas, un šie skaistie parenie, mūsdienīgi, modernie nami. Un tu aizēji tālāk, tur ir padomju laika šīs te arhitektūras, baraku arhitektūra, kā mēs smejamies, ar noplukušu fasādi, un iekšpagalmā vēl varbūt vispār ir tāda koka būdele, jā. Tā kā dažādi ir tā dzīve tai Gruzijā un arī kurortpilsētās. Jā, ja mēs, es domāju, mēs iziet cauri visam, kur mēs varam piestāt, ko redzēt, tas diez, ka es ieraudzīju vēl vienu tev kartē atzīmētu vietu, Boržomī. Jā, Boržomī. Gribēju jau iet pie tradīcijām, bet ieraudzīju tev šādu te atzīmīti. Jā, Boržomī pāzīst ļoti daudzās pasaules valstīs, un arī mēs Latvijā esam iemīļojuši šo minerālu ūdeni, un tas arī ir stāsts, kur kādi karavīri, Cariskās Krievijas impērijas laiks, tas ir 19. gadsimts, mežā tīra, mežu kopīja un atrod kādu avotu. Un ziņot Cariskās impērijas pārstāvim šeit Kaukāzā, ka tur ir atrasts kāds avots un liekas, ka tur varētu būt interesants tāds pielietojums. Un šis te kungs savukārt dod ziņu uz Pēterburgu, ka kādam no šiem te kungiem ir saslimusi mazā meitiņa Kaķa, viņš viņu atved, viņi ir izārstējis un aiziet šis te stāsts un attīstās kurorts, balneoloģija, bet Gruzīni jau dzīvi tver tā ar humoru. Ja jūs iebraukšiet Boržomī šajā pilsētiņā netālu no tiem Boržomī avotiem, liels akmens un blakus uzraksts, mēs ar šo minerālu ūdeni šķīdinam pat šāda lieluma akmeņus. Labi, mums vajadzētu lēnā garā iet pie baudām, ja varbūt vēl par kādu vietu tu gribi vēl pastāstīt vairāk. Jā, es ļoti gribētu uzsvērt tātad šos te viņu arī etnogrāfiskos novadus, un gluži tāpat kā daudz vietu, kur ir šie te etnogrāfiskie novadi, ļaudis atšķiras. Gan viņu apģērbs, gan viņu sadzīve, gan ēdiens. Un šīs te atšķirības ir. Un tādi interesanti šie te novadi ir, piemēram, Megrelija. Es jau valodu pieminēju, ja? Un ar ko tad tie megreļi slaveni? Vispār viņi ir slaveni, ja? Bet, piemēram, Megrelī hačapūrī, tie ir tie garšīgie, kā teikt, mīklas plāciņi, var teikt, ja? Jā, plāciņas. Un tie ir bagātīgi megreļiem. Viņi pilda ar sieru, sulu, gūniju un citiem sieriem, aiztaisa ciet visu to mīklas masu un virsū vēl uzliek sieru, tādu ritīgi kārtu, un tad iešaut cepeškrāsnī un, kad ņem ārā, sagriezt. Un tad jūs varat iedomāties, ka jūs ņemat, viņš stiepjas, smaržo, ļoti garšīgs. Ja? Noteikti ir jāpiemina Svanetija, unikāls arī šis te reģions ar svanu torņiem. Un Mestie, kas ir svanu tas centrālā vieta, tur ir saglabājušies apmēram 47 tādi torņi. Visā Svanetijā apmēram 200, tur labāks, sliktāks stāvoklis. Un mēs dodamies arī līdz Užgulī ciemam, kurš ir augstāk kalnos apdzīvotā vieta Eiropā, 2300 metri virs jūras līmeņa. Un tie svanu torņi, būtībā daudz viet literatūrā parādās aizsardzības torņi, bet it kā nē, jo tai kalnu masīvā, kur ir ļoti sarežģīti arī mūsdienās pie viņiem piekļūt, tie naidnieki nemaz neatnāca. Šie te torņi, esot bijuši vairāk kā dzimtas,
turības apliecinājumi, jo tev augstāki torņi mēdz būt 5 stāvu, 7 stāvu, ja? Ja tev ir vairāk torņi, tu jau esi turīgāks. Un tad ir stāsts par to asins atriebību, par vendetu, ja? Mūsdienās, protams, tas nav, bet katra dzimta zina šo savu stāstu. Un torņu nozīme bija ļoti svarīga svanu dzīvē, jo tie ir kalni, tās ir dziļas ziemas, tās ir lavīnas. Un tad viņi ziemā ar lopiem, aitas, govis, cūkas, pārceļas šī torņa pirmajā stāvā. Tur ir speciāli tāda koka izbūve, kur otrā stāvā lejā ir lopiņi un augšā dzīvo cilvēki. Guļ, nevis viņi pārguļ tur. Nu, jautājums smird. Tad ir speciāls arī tādas... ventilācijas tāds... Ventilācija, nē, tie trauki, kur arī viņi dedzina dažādas sālītes, lai no smaržu neutralizētu. Pavārds ir arī šīs telpas vidū, bet skurstenis nav tai tornī un ir tāds speciāls atveris. Mūsdienās šie torņi daudz ir atjaunoti. Citos ir iekārtojušies restorāni, citos ir viesunami, cits ir apvienojis arī to kā muzeja ekspozīcija, kur ir izstādīti šie te svanu sadzīves priekšmeti, apģērbi, ja? Un vēl par svaniem. Mēs taču vedam ne tikai no Svanitīs, visā Gruzijā populāra ir Svanitīs sāls. Tu nebija pateikt, tu burtiski izņēmi man vārdus no mutes ārā, jo es zinu Svanitīs sāls. Es zinu, ka turistiem pirmais, kas ir gidīs, kur mēs varēsim Jā, vai varēsim. Man tur lūdza atvest, ja? Un man lūdza atvest, un tiešām arī jāved mums ir, šī sāls ir karšīga, un kāpēc tik slaveni ir tā sāls? Nu, sāls Svanitija, kā jau minēju, ļoti kalnains apvidus, ja? Tur sāla neieguva, bija jādodas uz tām vietām, kur sāls tiek tirgota. Tas ir bīstams ceļš. Atnesot sāli mājās, dārga sāls bija, ja? Lai ilgākam laikam kalpotu, tad prasmīgs saimniecis šim te sālim pievienoja pļavās kalnu nogāzītais, salasītas dažādas sālītes. Un mūsdienās jau arī improvizē, tur ir gan kaltēti pipari, tur ir ķiplociņš, tur ir smalkie sarkanie pipari piebērti, un katrai saimniecei ir savs noslēpumainais Svanitīs sāls stāsts, receptūra. Bet mūsdienās svani par cilvēku, kurš ir nomiris, mēdz teikt, viņš aizgāja pēc sāls. Ja? Jābrauc, un Svanitija arī šobrīd, kā teikt, turistu iemīļota vieta, kaut. Svani nav tipiskie gruzīni, par cik viņi ir kalnieši. Kalnos ir, skarba dzīve. Viņi ir noslēgtāki. Un jau minēja valodu, ja? Tā savstarpējā saziņa, bet daba pasakaina, skaista. Un mēs arī dodamies nelielā pārgājienā, kur pilnīgi mēs čāponīši varam aizstaigāt pa tādām skaistām kalnu pļavām, tur ir kalnu straujā upe un aizējam līdz ledājam. Un arī šīs te vietas ir, protams, leģendām apītas, bet ļoti, ļoti skaistas. Man pat jautājumi pazūd, ja? Tu stāsti, un es pilnīgi... Jā. Tad tev būs tūlīt jautājumi, jo dodamies uz Kahetiju. Kahetija, tā ir Gruzijas vīna dzimtene. Izrādās, ka vārds vino arī esot cēlies no gruzīnu vārda gvino. Un Gruzijas vīna darīšanas tradīcijas kvevros, tie tādi īpaši māla trauki, ir iekļauta UNESCO pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Vēsture ir 8000 sena. To pierāda vēsturnieki arheoloģiskos izrakumos atrastie artefakti, liecības muzejos varam runāt. Un tad jau jāsaka, Kahetija tā ir vīna dzimtene. Un lielākās Gruzijas vīnogu plantācijas arī ir Kahetijā. Katram vīnogu laukam tiek dots savs vārds. Vīnogu laukā šīs vīnogas, citam viņas ir aprušināts vairāk, citam netik ļoti, citam lielāks lauks, citam netik ļoti, bet vīnogu rindas galā mēdz stādīt rozi. Tu zini to stāstu, ja? Jo es nezinu, vai tu... ir pirmā, kurai tad var uzmesties tie kaitēkļi, un tad arī saimnieks zina, ka ir
ir jācīnās. Gruzijā audzē 528 šķirnes vīnogu. Tas ir vislielākais skaitlis pasaulē, un daudzas vīnogu šķirnes ir endēmiskas, tas nozīmē, ka viņas aug tikai. Un ja mēs atceramies padomju laikos, kad bija alkohola aizlieguma likums, tad bija rīkojums iznīcināt vīnogu stādījumus, un mēs, piemēram, Imeretijā dodamies pie ļoti cienījama vīndara Sopramadzes kunga, kurš tajos laikos ir saglābis šīs te vīnogas, un šobrīd viņa laukos aug tādas ļoti retas vīnogas. Jā. Lūk, bet mēs neesam tikuši līdz vīnām. Tātad vīnogu lauks mums ir, viss ir. Kad tad jāvāc tās vīnogas? Septembra 2. puse. Skolniekiem pat skola 1. septembrī nesākas, jo visiem jauniem veciem ir jādodas vīnogu plantācijās. Un vīnogu novākšana tie Gruzijā ir svētki. Ar tvelī. Impro ceļojumu mēs katru gadu braucam uz šiem svētkiem. Protams, ka ir jāstrādā, mēs tā mazāk strādājam, bet tie svētki šiem ģimenēm, dzimtām, draugiem, vīnogu novākšana ir arī tiešām kā svētki. Tiek klāti gari galdi. Tie jau ir tie supras galdi. Ja? Un arī mēs savākuši tās vīnogas, tad nesam, un tur, kur ir saglabājušies tie vienkoču trauki, kuros tad ar kājām varēja spiest vīnogas. Ja? Un tad, kad vīnogas ir izspiestas, mūsdienās jau izmanto arī modernās šīs te spiedes, viņas pilda šais māla traukos kvevros. Mazākais kvevrs ir apmēram 100 litri. Un mēdz būt 2, 3 un pat 5 tonu, 4-5 tonnas lieli kvevri. Un iedomājies, arī šie te keramiķi, meistari ir unikāli. Un tā ir arī vesela māksla, vesels garš stāsts par to, kā tie kvevri tiek darināti. Protams, ka lielās vīna rūpnīcas, kā Kinsmere Ūlī, viņi jau, Hareba ir tāds vīna ražošanas uzņēmums, šo vīnu gatavo jau pēc modernās tehnoloģijas, lielās metāla šajās tvertnēs, bet sevi cienošam šādam uzņēmumam, kā piemēram Kinsmere Ūlī, ja 80% vīna tiek gatavots pēc jaunās tehnoloģijas, tad tie 20% viņiem arī ir šie te pagrabi, marāni, kur ir iestādīti kvevri, gruzīni nesaka ierakti, iestādīti, un tur tiek gatavots šis vīns. Un arī šiem te etnogrāfiskiem novadiem tie pagrabi ir pilnīgi atšķirīgi. Ja mēs esam pie Sopramadzes kunga šeit Imeretijā, tur jau ir siltāks klimats. Tur ir jumts un šie te jumta balsti. Tāds atklātais pagrabs, marānī. Ja mēs esam Kahetijā, tie jau ir slēgtie pagrabi. Un jāsaka, ka pagrabs jau izsenis gruzīnu vīndariem bija svēta vieta. Ieejot arī tagad mēs redzam, mēs esam pie Georgija Getiešvili Kahetijā, ieejot vīnu pagrabā, viņš klusiņā pārmet krustu. Tur stāvēs kāda pareizticīgā ikona, tur būs aizdegta baznīcas svece. Un senatnē, kad arī tie dievnam vēl nebija tik daudz, tad baznīcas kungs varēja ierasties šeit pie jaunlaulātajiem un pagrabā, ja vīns mums ir, tad jau ir. Tosts būs pēc tam, tātad galds ir Galds pats par sevi. Un, protams, tādus viesību galdus gruzīni sauc supra. Un parasti tādās viesībās ir tamadā. Tas ir galvenais šī te viesību vadītājs. Ļoti cienījams cilvēks parasti gruzīnu aprindās. Viņi jau zina, kurus aicināt. Viņam ir jāpārzina gan filozofija, gan literatūra, gan mīlestība, gan sadzīve, dzīve un visas nianses. Galds ir klāts, 3 stāvos ēdieni, dzērieni. Jāpiemina, ja mēs vēl par vīniem runājam, ka šajos supras pasākumos, viesībās gruzīni paši un arī viesiem piedāvā pamatā gaišo vīnu. Gaišais vīns nereibina tik ļoti, un tu necisēsi. Tādi
īsti gruzīnu kungi tādi druknāki, ja? Viņi varot tādā supras pasākumā pie labiem ēdieniem izdzert pat vairāk nekā 4 litri vīna. 4 litri. Jā, labi. Un nesareikt. Un tamada uzdevums arī ir sekot līdzi viesiem. Ja kāds jau vairāk iereibis, tad arī viņš kādam tur klusiņā pačukst vairāk. Viņam nelejiet, ja? Un nekādā gadījumā pats tamadā nedrīkst piecerties, jo tad tas viņa sliktais vārds aizies kā reputācija. Pakulās, ja? Un tiešām, bet tu gribi par tiem tostiem visu. Tosti. Zinu, tās filmas. Īsi un gari un ļoti gari. Bet tosti arī, pirmais tosts vienmēr gandrīz ir par Dievu. Jo arī tā leģenda, tad, kad Dievs radīja pasauli, dalīja zemes, šajā sapulcītē kaut kā to sapulci bija nokavējuši gruzīni. Un tā, kad viņi ieradās, Dievs tā brīnās, kur jūs bijāt. Viņi saka, mēs priecājamies par dzīvi, mēs priecājamies par sauli, par dabu, mēs baudījām dabas veltes. Un tevi Dievs slavējām. Un Dievs saka tā, padomājis, ziniet, man bija plānots sev atstāt vienu ļoti skaistu dabas brīnumu, bet tā kā jūs mākat priecāties par dzīvi, jūs esat pelnījuši dzīvot šajā skaistajā zemē. Un tā gruzīni vēl joprojām dzīvo skaistā zemē, bet par tiem tostiem. Tātad par Dievu. Jā, par Dievu. Un tad, ja būs kāzas, tad jau būs par jauno pāri. Un noteikti arī par vecākiem, vecmāmiņu, vectētiņu, jo veco paudzi ļoti godā. Vecākiem, vecmāmiņai, vectētiņam pie galda būs ļoti labas vietas arī parādītas. Un tas ir arī tāds sirsnīgais stāsts. Un tad tie tosti var turpināties, un mēs jau arī tiekam līdz tiem improceļotājiem. Bet nav jau tā, ka tu drīkst celties tad jebkurā brīdī, un es gribu, tas nav tā. Parasti arī pirms supras tā pasākuma mēs arī mūsu turis brīdini, jo es zinu, ka cilvēki iebaudījuši vīnu, viņiem sirds atraisās, viņi grib dalīties tai skaistumā, ko viņi te bauda, un varbūt pateikt arī paldies par to galdu. Un tad arī vienmēr mēs pasakam, jā, jūs drīkstēsiet, bet jums ir jāpaprasa atļauj tamadā. Un tad arī viņš jums dos atļauju. Un tie tamadas ir dažādi. Tad, kad mēs esam te Kahetijā pie Vīndera Georgija Getiešvilī, viņam ir humori pilni. Tādi pilnīgi, tādi mūsdienīgi, un viņš būs saskaitījis, cik te ir dāmas, un tad viņš stāstīs tostu par tiem briljantiņiem, kas te ir ieradušies. Bet, savukārt, esot pie Sopramadzes kunga, tur šīs te supras pasākums, un viņš kā tamada jau demonstrē šo te tamadu, tradicionālo to seno, jā. Kad stāsta, bet mūsu foršie gidi arī dažkārt saka, ka, gruzīniem arī ir bijis tā, kad ir kāzas un tamadā, bet tamadā tik gari runā, ka visi jau grib ēst, grib iedzert, ja? Un tas tosts ir tik garš, ka nevar sagaidīt beigas. Beigas, jā. Labi, bet jautājums, nezinu, vai tas attieksies uz realitāti vai nē. Tagad tev man ir jāstāsta, kā pie bikts, kā saka. Filmās rāda to ragu. Jā. 3 litrus liels pat nevar būt. Greznāki un netik grezni. Bet ir arī mazāki ragi, un tos arī pasniedz šī supras laikā, un tev tas ragas saturs ir jāizbauda. Tad 3 jāizbauda vai jāizdzer? Jāizdzer. Citur arī saka, ka lēnām var malkot, kur jūs nevarat tā. Kur tu viņi turēs? Nav 3, ir arī mazāki, jā, jo jāturēs raga. Tā kā tā tradīcija arī, un tas ir arī tā vīna baudīšana no tā raga, tā ir tā kā cieņas apliecinājums šim dzērienam, šim saimniekam, šim supras pasākumam, jā. Tā mēs arī dažkārt redzam, jā. Un šie te ragi jau kā suvenīri tur. Jā, protams, izdzer 3 litrus un lietas kabatā.
Nē, tā gluži nav, bet suvenīru tirgotavās ir no maziem piekariņiem līdz pat lieliem un graznākiem un ar sudrabu apkaltiem un kādi tikai nav. Bet šis te vīna stāsts turpinās arī ar vīna ragu. Protams. Jā. Labi, tagad mēģinam kaut kā vēl tikt skaidrībā. Par vīnu mēs varētu daudz un tikt runāt. Jā. Bet tu esi te vēl pāris kārums. Ēdieni. Nu, par to ir stāsts. Es redzu kārums uz galda un ēdienas mums vajadzētu. Nu, nesāksim vispirms ar salno, ar čurčelām. Nu, sāksim ar tādiem pamatīgākiem ēdieniem. Latviešiem Gruzija saistās ar kādu no ēdieniem? Šašliks. Un šašlika nosaukums esot radies no vārda seši gaļas gabali uz iesma. Un gruzīni arī saudabīgi cep šos te šašlikus no uguns, kuras tiek veidots no vecajām vīnogu stīgām, un tad uz tām vīnogu šīm te oglēm tiek arī gatavots šašliks. Gruzīni gaļu nemarinē. Tur būs pipariņš, tur būs salīts, tur būs varbūt arī sīpols, jā, un viņi uzskata, ka marinē tikai kaut kādu tādu netik svaigu gaļu. Un vēl ir stereotips arī man, kamēr es nevadīju Gruzijas. Es arī biju pārliecināta, ka Gruzīni ēd pamatā aitas jērgaļu. Nē, viņi pamatā tomēr bauda šo cūgaļas šašliku un arī mums pasniedz šo cūgaļas šašliku. Un otrs, varbūt pat pirmais, tur nevar pateikt, kurš ir, bet ļoti, ļoti populārais kulinārā mantojuma pārstāvis hinkalis. Jā. Hinkalis, tātad tas ir mīkls tāds sainis. Jā. Un tad tur ir 19 ielocīts, tā ir ārkārtīgi pirkstu meistarība, roku darbs. Pildīts ir ar gaļu, vai tā ir lielopu, cūgaļa, vai maisījums, vai aitas gaļa, protams, garšvielas, un tur būs kinza, varbūt vairāk, mazāk pipari. Un tā gaļa tiek gatavot un arī nedaudz ūdens pieliec, lai būtu tāda sulīga. Un tad tiek lielos skatlos, kur ir varbūt smaržīgais pipars, lauru lapa, tiek viņi vārīti. Un mums atnes kūpoši šos te hinkaļi. Tad uzreiz ir jāpasaka, nāzi un dakšiņu nedrīkst lietot. Ir jāpaņem aiz tā hinkaļa kāta, jāiekožas, jāizsūta šis aromātiskais karstais buljons, un tikai tad tu vari apēst to hinkali. Mums dāmām pietiek ar 3 hinkaļiem, citam pietiek ar 5, bet tādiem varenākiem gruzīniem viņi apēdīs pat 20, un tie kātiņi būs salikt uz šķīvja. Pasenā Ūrī ciemā, ko uzskata par hinkaļu dzimteni, tur notiekot pat šis te hinkaļu vairāk ēšanas konkursi. Kā tie hinkaļi pēc tam jūtas, mēs to nezinām, vēsturi klusē, ja? Bet ļoti aromātiski un garšīgi. Tas ir roku darbs vienmēr? Jā, tagad iespējams, ka arī parādās kaut kur, bet tur, kur mēs Pasenā Ūrī piestājamies, redzam caur stiklotiem logiem, kā šīs saimnieces tad arī loka. Un tad, kad mēs arī esam Tbilisī un dodamies arī uz restorāniem, tad vienā no tiem restorāniem arī ir ļoti interesanti, kur ir tas ārdārs, kur arī tās vienā no tādām kādai telpām, namiņiem tiek gatavot hinkaļi, tu vari paskatīties, tur šašliki, tur hačapuri, bet vēl par to ēšanu runājot. Hačapuri, piemēram, man ļoti garšo aģārijas hačapuri. Tie ir tādi laiviņas tipa, jūras tuvums, zvejnieki. Jūras veltes? Nē, tā laivas. Tā forma ir, jā. Un arī ļoti bagātīgi pildīti ar sieru. Vēl tur būs kāds sviesta gabals ielikts, un beigās jau tiek tātad cepts šis hačapuri, un beigās vēl uzliek arī olu, kuru galīgi neizcep, viņa ir tāda pusjēla. Un arī hačapuri jābauda ar rokām. Tu nolauzi to galiņu, tu samaisi visu to sieru ar sviestu un to jēlo olu, un tad viņu baudi. Tā kā es tur diezgan bieži mēdzu būt, ja, tad es tā diezgan atturos, jo nemanot, tad tu pats vari tā kā drusku hačapuri rezervītes uzkrāt, ja. Jā. Kas ir mums ar saldumiem? Man uz tiem saldumiem vēl, kas nevar... Saldumi, jā, saldumi. Tie ir arī tāds, kā teikt, kulinārā mantojuma brīnums. Gruzijā mēs arī viņus vedām kā suvenīrus, kur
sievietes pamatā bērni uz diega savēr vai nu valriekstus vai dižlazdas riekstus, kuri ļoti daudz tiek Megrelijas reģionā audzēti. Un pēc tam, jau pirms tam ir sagatavota šī te vīnogu sula vai kāda cita ogu sula kopā ar miltiem. Un tad tev tā šņore ar visiem tiem riekstiem ir dziļi jāiemērc, ar karoti jāpiespiež, un tad izvelkot ārā, tu priecājies un liek, lai viņi tad žūst. Un mūsdienās jau tā ir arī tāda, kā teikt, improvizācija par čurčelām, jo te jau ir, mēs redzam, ka ir pielikts melnās plūmes, žāvētās aprikozes, bet tādas tradicionālās gruzīņu čurčelas tad būs vai nu ar valriekstu, vai ar šo dižlazdas riekstu mērcētu sulā. Un daudzkrāsainas, vai tā ir pamērcēta kādās seperāvī sarkanā vīnogu sulā, vai viņi būs kaut kādā kivi sulā, tad ir zaļi, tad ir medus, dzelteni un granātābols. Tie arī aug Gruzijā. Granātābols sulā būs diži sarkani. Nu, granātāboli arī jābauda. Pastāst, kā viņas notīrīt? Tas ir ārprāts. Viņi tik garšīgi ir. Pārgriež, atver un jāēd ar visām sēkliņām. Jo sēkliņas izskrubē zarnu traktu, jo tur parasti no turienes sāks visas nebūšanas, ja? Un jābauda, jo granātābols ne tikai šajās Kaukāzes zemēs, bet arī ebrejiem un daudzām tautām ir kā veselības simbols, kā ģimenes saticības, pārticības simbols, un tāpēc mēs arī vedam šādus te skaistus suvenīrus un arī granātābols un granātābolu piespraudes, jā. Un šie suvenīri ļoti, ļoti daudz, jā. Man tāds aizdoms, ka mēs par visu, ko mēs te esam iecerējuši runāt, es nezinu, vai mēs izrunāsim. Zini ko, bet mums tagad iznāk tāda maza pārskrējiena. Mēs esam baudījuši to vīnu, mēs esam labi paēdušas. Mums vajadzētu ko izdarīt? Mīlestība. Un noteikti es gribu izstāstīt šo mīlestības stāstu, kas ir arī kļuvis par vienu no Batumi simboliem, kur māksliniece ir attēlojusi divus jauniešus, Nino un Ali, tādā kustīgā šajā mākslas darbā. Ja? Un stāsts ir sekojošs. Nino bija ļoti turīgu gruzīnu augstmaņu meita, Ali Azerbaidžāna trūcīgs jauneklis. Un šai skulptūrā ļoti labi parāda, ka viņi satiekas tikai, viņi ir kustīgā, viņi tuvojas viens otram, un tad uz mazākā minūte viņi ir satikušies un izšķirās. Un tas ir stāsts par šīm divām pasaulēm. Par nabadzību un bagātību, par musulmanismu un kristietību, par rietumu kultūru un austrumu kultūru, kur nav tik viegli savienoties mīlestībā. Bet mīlestības stāsts šo Nino un Ali turpinās Batumī un brauc mums mājās arī kā atgādinājums, jā, ka mīlestība mēdz būt ne tikai ar skaistām beigām, bet arī ar tādu skumjāku stāstu. Nē, man uz tādu skumjāku stāstu negribas noslēgt mums. Tad ir jādejo. Tad ir klausies jāuzdzied un jādejo. Tikko Rīgā bija lielajā arēnā Sukašvilī, Grūzijas deju baleta ansamblis, ja? Unikāls tās dejas, unikāls. Un deja tā jau arī ir tāda vesela filozofija, kur šie vīri tādos asos, temperamentīgos lecienos, griezienos, arī citreiz izmantojot balsi, mimiku, visu ļoti meistarīgi demonstrē. Un atkal savukārt šīs te sievietes slīd pāri skatuvei. Tie jau ir tādi priekšnesumi, bet tad, kad mēs esam kādos restorānos, kur mazāks tas deju kolektīvs, tur jau arī ir tāda kā stāsts, kāds mīlestības stāsts, kur šie jaunekļi, cepurē, sādas zabakos, viņi arī tur temperamentīgi savā dejā lec, griežas, virpuļo, kājas izstiep, rokas izstiep, un tā meitene arī tāda enerģiska, bet interesanti ir, ka viņi dejā nepieskaras. Un tas atkal ir kā
sievietes cieņas apliecinājums. Un kādā no šīm te dejas stāstiem arī beigas ir laimīgs, jo ir buča uz vaiga, un tas gruzīns ir arī noģības no tā prieka, ka tomēr jaunavas sirds ir iekarota. Ja? Un, protams, dejas bez mūzikas arī nav dejas, un mūzikas instrumenti dažādi. Un šīs pandūrī, kas ir 3-4 stīgu, tā kā līdzīgi ģitārai, nu, lai gruzīni neapvainojas, ja? Tad arī viņu čongūrī 4 stīgi instruments, kas ir līdzīgs tai mandolīnai, un, protams, dolī bungas, kur tu bez ritma. Un arī savā laikā mums bija Gits Šota, kurš kādreiz bija profesionāls dejotājs, tagad viņš strādā turismā. Un arī turists nebrīdinot, ka tai restorānā, kad beidz šis te deju priekšmetums, skan mūzika un mūsu Šota izlec šīs te skatuves priekšā, ja? Un arī tāds pārdzīvos. Un man arī pirmo reizi, kad es toreiz, kad braucu, kad es Šota vadīja, un es nebiju ar viņu tikusies, un Diāna arī man nepateica to, un tas bija tik kolosāls pārsteigums. Es sēžu skatos, man telefons te, taču jāiefilmē mūsu Šota dejo, un vienā no reizēm viņš aizveda mūs uz šī te savu bijušā deju kolektīvu mēģinājumu, ja? Nu, tas tik ir fiziskais treniņš, ja? Ar visiem oriģināliem mūzikas instrumentiem, un vairāk kā stundu 2 reizes nedēļā ir ko turēt. Ir ko turēt. Klausies, ir ko turēt man. Nu, es varētu stāstīt un stāstīt, jo es esmu ļoti iemīlējis šo zemi, šo tautu, un paldies Dievam, ka arī vēl joprojām es varu turpināt vest improceļotājus. Tātad, tev ir jādod man solījums. Nu, lūdzu, kāds, nu? Kad mēs turpināsim šo stāstu par Gruziju. Jā, noteikti. Jo mēs jau vairs nespējam to visu, kā saka, izrunāt, izstāstīt vienā piegājienā, jo man jau ir, tu jau jūti ik brīdi, mēs tā ieslīgstu tādā fantāzijas pasaulē, kad tu man stāsti. Tad man pēkšņi atkal kāds jautājums uzrodas, bet es domāju, ka patiešām, lai mēs ieskatu mēs esam devuši. Jā. Mēs esam mēģinājuši uzbūrt visādas vīzijas, visādas romantiski, visādas tieši, netiešas un tā tālāk, bet es domāju, ka katrs no šiem reģioniem arī ir pelnījis drusku sīkāku to apskati, varbūt tā, lai mēs palūkotos, jo tu jau minēji Svanetīju, kas ir pilnīgi kas cits, jā, nu varbūt mēs šo nedaudz, varbūt detalizētāk Bilisī izrunājām, bet arī to piekrastes pusīti neizrunājām, kalnus neizrunājām vīna, visas tradīcijas. Tu redzi, ko mēs nezinām? Es gribētu aicināt ne tikai uz sarunu, bet brauksim, ceļosim, baudīsim. Un tagad man arī gribētos to tostu, ko dažkārt saka, ja? Mēs nebaudīsim neko, bet tosts, piemēram, arī, tas garais tosts, bet nebūs tik garš, tas viņi īsāk pārstāstīšu. Un tad gruzīni arī paceļ to vīnu glāzi un stāsta par to pelīti, kas dzīvo Gruzijas kalnos dziļā alā, un viņi baidās pat no savas ēnas, un viņi baidās no savas astes, viņi neiziet ārā, viņi taču badā nomirs. Un tad jau viņš ir gari stāstījis par to pelīti un tiek līdz improceļotājiem un sāk slavēt un saka, paldies, ka jūs nebaidaties ceļot, ka jūs neesat kā tā pelīti, kas baidās, ka jūs esat atbraukuši, ka jūs baudat mūsu viesmīlību, mīlestību, un tā mēs pagarinām dzīvi. Tieši tā, tad ko, priekā? Kā līdzi dosies ceļ.